Labdien! Šeit Dace, Anna un Valentīnas veļasprieks. Daudz sēriju izrāda par Valentīnas aizraušanos. Un šodien mēs atvērsim šo mazo kastīti, kas atbrauc pie mums no Britu salām. Un turpinam meklēt dārgumus, kas Valentīnai ļoti patīk. Saglabājam intrigu, Valentīna joprojām nepiedalās. Nākamajās reizēs var būt tā, kas mums te ir. Tātad mums ir 2 iesaiņojumi. Acīm redzot, sāksim ar to, ar augšējo. Un tad es palēnām pa vienam jums rādīšu, kas šeit pie mums ir atbraucis. Tā, pirmkārt, tās ir akrila rotas. Šī ir rokas sprādze, kā mēs redzam. Kā es atceros, tad gan pagājušajā vasarā, gan šovasar akrila rotas ir ļoti modīgas. Te mēs, protams, redzam vienkārši ir viņa nodzīvota. Bet tad, kad mēs viņu sakopsim, būs ļoti interesanti. Viņa nav pārgriezusies, man liekas, ka viņai jābūt. Tādi. Varbūt. Jo te ir plakanā daļa. Un te ir tā daļa. Varbūt. Varbūt Neizskatās. arī Nē, šādi viņi ir. Tā ir tā daļa, lai viņi var tieši būt viducīts ir šaurāks. Jā. Nu tā, to mēs varam nolikt pa te maliņā. Vēl viena rokas sprādzīte jums. To mēs ļoti gaidījām. Jo tā, mēs īsti nevarējām saprast, vai tās ir oliņas vai nav, un izskatās kā oliņas tiešām. Ļoti interesants, kādai pavārītei mēs varētu piedāvāt pielēkot. Kāda pavārīte varētu iekārot šādu rotu. Tie dzeltenumi pilnīgi tādi zeltīti ir, atspīd skaisti tāds zeltīti viducīši. Tā, un tagad mums ir arī kakla rotas. Šeit mēs redzam ļoti interesants šīs akrila krelles. Burtiski katrs tas posmiņš ir atšķirās. Ja, tas rakstiņš, tas iekšā, tas pildījums ļoti interesants. Nu, diezgan senas, es domāju, tās ir, jo tas krabītis galīgi apsūbējis un nu, tās nav šajā gadsimtā gatavotas, bet ļoti interesantas. Lūk, var redzēt tādas. Laikam pie šīm pašām krellītēm. Valkātā ir nesājis šo gredzentiņu, vai ne? Palaiko, kā tev? Valentīna, kā tu domā? Tev derēs? Šeit ir arī zaļais variants, bet nu nevisai laikam. Tas bija kaut kā cita. Visādā ziņā interesanti tādus, kurā katrā vietā atrast nevar. Un vēl viens variants. Šis laikam ir lielāks. Es nemocīšu. Nu re. Gaiši zilais. Gaiši zilais. Tālāk. Kas mums tad vēl ir? Interesanta lieta. Tātad šādas te krelles ar metālu un akrilu elementiem. Kas tas tāds? Plasmasiņš laikam, šis plasmasiņš. Un tādas košas, ļoti vasarīgas. Tā mēs viņus nomainām. Paliksim šo kastītē un šo te pavirsu. Lūk.
Tādas arī ir iespējamas. Šeit ir vēl viens gredzentiņš, kas atgādina, tad tā kā imitē zelta smiltis, jā, šo te, bet īstenībā arī ir akrils. Nu, kaut kā pirksti mani. Britu izmērs nav man. Britiem laikam Britiem smalkie pirkstiņi. Nu, uz mazā ir par lielu, šī ir par mazu. Palāk, ko var tev. Un te neko nepastiep. Yes, kādam derēja. Urā. Tas man patīk, kad der kādam. Ļoti interesants. Es tādu pirmo reizi dzīvē redzu īstenībā. Es pat nebiju redzējis nevienā bildē tādu. Un kur vēl īstenībā, ja? Un var vēl pielaikot un pēc tam nesāt. Tā, un te mums ir mazi auskariņi. Tas ir mūsu, tas te, nu, dzīvnieku princi, ja? Kas tas pa zvēru? Kaut kas leopards, kaut kāds raibalīts, varbūt raibulīts kaut kāds. Šeit mēs trūkst mūsu aizdarītas, tās mēs visas pievienosim. Un tādi viegli vasaras akrila riņķīši ausīs. Tā mēs arī šeit riņķiņas. Reku tas nepiestāv smuki. Tā. Nākamais, kas mums ir interesants, ir šādas te akrila krelles. Ametista krāsā. Nu jā, akrils ir akrils. Stikls tas nav. Es jau tā kā arī pirku viņu kā akrila rotas. Nu, diezgan interesants tas metāls pa vidu. Šeit ir samta šņurīte, ļoti glīta aizdarīta. Viss vietā, viss jauki, viss ir nesājams. Nekas. Faktiski šeit mums kā līdz labot nav ko. Te ir laikam valkāšanas vaina vai pārtaisīšanas, ja grib kaut ko citu, bet pilnīgi žēl, viņas tik labi ir, nu, tikai mazgāšanas, tīrīšanas vaina. Tā noksim tā, lai var redzēt, kā izskatās. Nu, apmēram. Un drīz jau mēs nonāksim līdz pakas dibinam. Rekur te vēl ir divi tādi interesanti riņķi. Šie ir īpatnējāki, kā tie iepriekšējie bija tādi vienkārši. Šeit tas raksts ir interesantāks. Jā, krāsa arī tāda solīdāka un kaut gan raibi, bet tomēr man liekas diezgan tādi klasiski. Paskatīsies. Tā, nezinu, vai Valentīnai patiks. Tā, un te atkal ir kaut kas ļoti interesants. Šīs man ļoti patīk, jo te ir gan. Čokers mūsu mīļais izmērs, jā, tuliņ ap kaklu. Ārkārtīgi interesanti tie elementi ir. Neko te ar zelta to šņorīti un tiem stiprinājumiem, un atkal katrs elements ir atšķirīgs, divu vienādus grūti atrast būtu, kaut kur līdzīgi ir, bet krāsas un pati šī izdoma, ka tādā veidā var ļoti forša. Man patīk. Te var, varbūt pa daļai arī der. Šis gredzentiņš, pa daļai tomēr nē. Šis laikam ir pagaišu. Mēs piemeklēsim citu ko. Nu, lūk tā, Valentīna. Tur ir, kur remonta kasta paliek tukša. Tāpēc, ka viss ir ļoti labā stāvoklī. Paldies par uzmanību, Valentīna! Līdz nākamai sērijai, ja tā?